tiktu mobilizēti Vācijas vai Padomju Savienības armijā. Deputāti nav bijuši atsaucīgi un priekšlikumu iesniedzis tikai Saskaņas centrs, kurš uzskata, ka kara veterāna status un iespējamais pabalsts no valsts ir jāpiešķir arī tiem kara dalībniekiem, kuriem nav Latvijas pilsonība. Ja tiek saglabāta šī norma, ka šis likums tiek attiecināms tikai uz pilsoniem, tad faktiski visi tie, kas tiek izslēgti, tie ir viena puse karojuši, jo tie, kas karoja tur Vācijas puse, viņi ir visi pilsoni, jo principā tur tikai no toreiz Latvijas iedzīvotājiem arī tika iesaukti vai brīvprātīgi iestājas leģionā vai kā savādāk. Jo faktiski šī norma neproporcionāli ietekmē tikai vienu pusi, un tāpēc tas traucē sasniegt šī likuma mērķi. Tomēr maz ticams, ka šis ierosinājums izpelnīsies atbalstu. Viens no likuma projekta autoriem, Reformu partijas deputāts Valdis Liepiņš, uzskata, ka nav iespējams atbalstīt karavīrus, kas tolaik okupēja Latviju. Palika šeit pēc neatkarības atgūšanas un neizmantoja iespēju naturalizēties. Par jaunā likuma projekta tālāku virzību Saeimas sabiedrības saliedētības komisija lems nākamnedēļ. Sabiedrības saliedēšanai piemērotākais brīdis ir Lāčplēša diena, tāpat kā jebkuri valsts svētki. Tā uzskata aizsardzības ministrs